tagad vēl ir. Jā, un jo... tā, zin, man vēl viena bija, ko mans tēvs, ko te tik var redzēt tā, bet man bija, ko viņi griež vietas pie, nu, bedrītēm, ja? Un tur mans tēvs vilka ratiņos mammu, reizēm jau gāja no viņām, bet reizēm vilka ratiņos uz to biešu lauku. Un 80 gadi jau bija. Nu jā, nu Turpat, jā. Nu, bija jāravē, vai gribu. un bija jāravē gara strīpa. Jā. Un man bija lopi, nu ferma bija, var teikt, un man bija tā strīpa, bet nu es jau biju jauna tad vēl. Bet tēvs un māte bija gados, kad tā bija. Un šitie ir 50. gadi, jā, Jā. 50. Un redz, nebūtu jau slikti, ka te varētu tos pierakstīt tos cilvēkus kaut kādu. Bet Zinās, un te Gunaram 52. gadā viņš 49. dzimis. tas ir jūsu dēls. Mans dēls, jā. Jā, Nu, un tad ir Jaunzemtanti. Kur ir Jaunzem? Tu nevar ieraudzīt. Nevaru pagaidi. Reku Jaunzemtanti. Jaunzemtanti Lonija ir. Lonija, nu es nepazīstu. Nepazīst. Un šitā, kas sēž, tā ir ženītā. Ai, kā nu viņa sauc? Kur ženi? Tu jau viņas zini. Skolotā. Jā. Labāk. Jā. Jūs sēž valīt. Bet jūs nerakstīs to, ko es te pļauju? Ko domā? Mums taču kaut kādi dokumenti jāizved uz darbu atpakaļ. Šitas ir Domā, ka mēs te pa Viktors, šitas te. Ai, Kupču Viktors. Kupču Viktors. Jā. Un šitais viņa Milda. Tā? Jā. Vai, dieviņ, es nezinu. Un Helēna Červinska. Un Jānis noteikti nav. Mans Jānis, tas ir pie mūsu šķūna tur. Tāpēc, ka Jānis bija apmācībās uz 3 mēnešiem. Un es, protams, neesmu. Jā. Nu, vienmēr tevi, jo es pazīstu. Man Nu, vienmēr- Jaunzemtanti. Jā. Citus es no sevis nezinu nevienu. Un Helēnīte te nav. Helēnīte tāpēc uzvārda kā ir? Āboliņa. Āboliņa. Bet bija runa par vienu, es vēl kam prasīju, kur viņa dzīvo. Helēna? Tā ir Helēna šitā te Červinska. Červinska Helēna, jā. Klinkas tāds mājas, jā. Viņa klinkās, nu, tā, tur jau izvestie bija tai mājā. Un ka viņi tur, tai klētiņā, viņi apmetās apdzīvus ar savus māsu. Un to, nu, tā viena jau nomir tagad, nu, pat tā Melānija. Un tad viņa viena palika Helēna? Jā, bet viņi it kā teikusi, ka viņi tem nepaliks, ka viņi, nu, ies uz raudu, jo viņai ģimene nav. Nu jā. Re, te to sarakstu, jā. Un zini, kas ir? Kas tur ir? Te ir tas saraksts, ko minēja sarakstījusi visi, kas dzīvojuši, ja mājās šajā pusē, ja tie cilvēki, tās ir mājas vai tie ir... Skatās no paša sākuma, ja? No paša sākuma. Un, var sakot, bija arī Siljāna Anniņa bija, mēs paaicināti, ja? Jā. Siljāna Anniņa bija un Rasmiņa un es, un Rasmiņas raksts tas ir, vai ne? Jā. Un tā mēs visus pēc kārt ņēmam, kas te tās mājas ir bijuši, ja? Jā, tas ir bijuši uz kuru, tas ir pēc kara, kā ir bijis? Nu... 50. gadi, jā? Jā, nē, nu, jā, tas ir... Tagad, lai es uz mani tā pasaku. Nu, Tas vēl Var vai tā sakot- nav līdz apmēram līdz... nē, nu, tā kā, var sakot, tā kā es esmu dzimusi, var teikt. Tie visi uz tiem jau šitie, laikiem, jā, jā, visi uz tiem tie gadiem. dzīvoja, ja? Nu, un kolhoza laikā daudz jau tika izsūtīti no šitiem, šitā saraksta, mūsu pagastā ļoti daudz tika izsūtīti. Nu, un kā kolhozas nodibinājās, tad daudz aizgājuši, nu, citur dzīvot, vai pilsētā, vai kur, un atkal tie, kas atbrauc no Sibīrī, tie ar, nu, pastrādāja tie, vai viņiem jau savas vietas nebija, jo te jau bija aizņēmuši citi. Nu, es kā man domās apstājās. Nu, un sanāca no malu maliņām. Nu, jā, ienāca. Ienāca, jā. Jā. Jo tās mājas, kur izveida arī, tās bija tukšas, un tur nu, atnāca citi cilvēki un dzīvoja. Nu, un tagad jau jāsaka tā. Daudz ir zem zemes apakšā tie paši, kas ir atnākuši. Nu, un arī aizgājuši citur pilsētā.
Un tā pasauli. Jā. Kas tas? Cik tad ir, un cik no šitā teica, kad arī uzrakstījusi, cik palikuši ir tie, vai ne? Kuras tās mājas, kas ir palikuši no visā tā lielā saraksta? Es jums pateikšu. Vat šitie ir visi sarakstīti. Tik, cik ģimenes ir bijuši, un vat šitik mēs bijām. Jā, 80 tas, pāri, tas bija tā kā es te, var te dzimusi tā. Jā. Nu, tie kā 30. gadi tad ir iznāk. Nu, es 25. Jā, tad tā. Tāpēc, kā ir vecāki jau te dzīvoju, vai ne? Nu, man vecāki jau, man vīri vecāki jau atbrauc uz šeien, un daudz latgalieši atbrauc uz šeien, tas bija. Nu, tagad man jāmuldi, ka es teikšu, vai tik nerakstu. Tā. Nē, nav tik briesmīgi. Pēc Pirmā pasaules kara, kad dalīja zemi vēl. Jā. Silvija man arī to minēja, jo viņa tāpat arī ir viņas tēvs. Arī manam tēvam tad iedēja, viņš bija kaut kā zemes sarakstoja zemi un cēla māju un dzīvoja. Viņš arī tad atnāca, vai ne, no Latgales? Nē, viņš tepatās bija vietējais. Žēl nevi, ka Rasmi nav, gan Rasmi jau tik labi mācēt izstāstīt. Nu, un, var sakot, mani vecāki arī bija, nu, bēgļu laikā, te neviens nebija vispār. Nu, un tad Vildenē bija tā pusmuiža, un tad dalīja arī zemi, un mani vecāki arī pieteicās pie zemi. Nu, es nezinu, kā taviem vecākiem bija. Nu, un tad maniem vecākiem iedalīja Vildenē, tur, kur esmu tagad dzīvo Vanagi, nu, iedalīto māju. Un tad šitie, kas atbrauc no Latgales, tad tos, var sakot, šitie Klinžāni bija tur, un Sietnieki bija tur, un Vanagi, var sakot, tā kā muģi. Un tad kamēr uzbūvēja mājas. Kamēr uzbūvēja mājas. Un šitie Liepsalām nebija neviena koka, viena liepa bija. Viena liepa bija un dīķis. Nu, un tad tēvs apstaigāja šitie riņķi un aizbrauc uz pagastmāju, Dzirciemā mums bija pagastmāja. Nu, un kā tā kristīsim to mājas vietu? Nu, tēvs teica, viņš nevar uzreiz iedomāties. Nu, tie ir prasījuši, vai tad kāds koks nav Liepsalās. Jā, viņš teica, ir liepa. Nu, tā Liepsalas, un tā ļoti skaists mājas vārds Liepsalas. Jā, nu, un tā viņš iesprauc cik koku šeit, un tad viņam jau liela ģimene bija. 10 bērni, tā nebija 10 bērni, 3 te dzimuši. Viena meitī Vildenē, tur, ko es esmu, un tās 2 ir šeit. Un manu fotogrāfiju ar, ko Skairīt nofotogrāfijas nesen, viņa tai klētiņā, tur, ko man pagrabs, tur bija klētiņa, un tur viņa bija dzimusi. Nu, un tad brauca visi uz mežu, vecākās meitas, un gādāja materiālu, un cēla, pagaida, māja bija uzcelt, tur vienā galā bija dzīvojamā māja, un tad dzīvojamā telpa, vienā bija šitas te, nu, vāguls, var teikt, kur bija sienas, un otrā galā lopi, tur, kur tas pagrabiņš šitā. Jā, nu, un tad uzcēla šito māju. Un es jums varu parādīt šitai mājai, viņā istabā ir, vakar es tā nodomāju, tie grīdas dēļi ir no tā laika, kad te uztaisīja to māju, un kāds materiāls ir bijis. Šitie ir pārlikts, vai ne, tāpēc, ka tais ir remonti, šitie ir pārlikts un virtuvē, bet tā istabā ir vecie dēļi, vai jūs varat iedomāties? Jā. Un braucu mīļā visi bērni, tēva, un tēvs bija klips, vitēs, jo viņam maziņam bija pārvilkt dzīsels, tā kājai kaut kas bija noticis un ņemts pavilkt, kā jau veci cilvēki darīja, un ar to bija izteikts, visu mūžu škliboja. Bet viņš bija prasmīgs, viņš bija kurpnieks. Un taisīja kurpes, jaunas kurpes, vecas kurpes. Un kulstījām līnus, arī sēja līnus, un es arī vēl tik iesaistīt šķūnī bija apkārt ripa, un ar zirdziņu brauc riņķi un kulstīt tos līnus, un tā viņš nes uz spirtiņu paunus, un atkal tur viņas apstrādāja, un pa vakariem pina grožus, pina pinekļus un visu, kas vajadzēja. Pirms kara laikā tos līnus tad audzēja visā Latvijā arī. Katrā mājā bija līnu gabaliņš. Katrā mājā bija līnu gabaliņš. Vai tad tur savām vajadzībām, ja?
Aud arī tās smalkas, teiksim, dvieļus, palagus un rupjus tādus priekš maisiem labībai un pakulas. Pakulas, jā, maisiem kāju. Jā. Un, pat deķis araud, tās. Bet, visi tika nodarbināti. Un lielās meitas tās jau gāja. Savs viens gabaliņš bija katru gadu mājā. Jā. Un tad, kad es apprecējos, ka Gunārs jau bija mazs, tad mums abi bija Liena vēl te pie krūmiņiem un gājām plūcam puiku nolika grāmalā un neēd ne mīzenes nekas. Meita ir jaunāka? Meita ir jaunāka, meita ir 56. gadā dzimusi un dēls ir 49. Nu jā, rekā. Nu jā, mums interesē arī šīs te tieši kolhoza laika, sākuma laiki, vai ne? Nē, tas deviņnieku galā tas cipars 60 gadi ir, vai ne? Apaļš tāds cipars, kā tā kolektivizācija ir bijusi, jā. Un līdz ar to pa šo pusīti, ja mums nav neviens tāds stāstītājs, mēs gan satikāmies mazliet ar Siljānu Anniņu, bet viņa tā, ka teica, viņa jau tikai bišķiņ, jo viņa pa pastu aizgāja tālāk. Jūs ir nokavējuši, ka būtu ātrāk. Helēnīt, ka man vīrmās bija dzīve vēl gan tā, un vēl daudz jau ir. Vismaz nokavējuši, bet vismaz tagad ir jādara šajā brītiņā, kamēr vēl, vai ne, ar kādu var parunāties, jo... Kaut kos laikās var pateikt tā. Kā savā laikā ir bijis savu labumu un savu sliktumu. Bet es tagad saprotu, ka tas kolhos jums jau bija tad ļoti liels, ja mēs, piemēram, runājam ar Auzenbachu, kas teica jaunais arājs, tur es tā kā saprotu, tur taču nebija daudz tās maziņas mājas, bet jūs jau te ļoti lielu platību. Tik, cik šitien te ir rakstīts, vai ne, tik arī mēs bijām tā, ka Grunta bija par, priekšsēdājs šeit. Šitai kolektīvā, jo, Sudmaļi un tie bija jau dzirdziemam. Jā. Un tagad tā var teikt, ka mēs vēl divas esam patījuši. Vecāki. Kā tas ir divas vecāki? No tiem visiem kolhozniekiem, kas te dzīvoja, kas te bija. Ak tā, jā. Vecais Aleks vēl Vildenē. Šito tu iefilmē tā. Tas jau vēlāk ienāca. Labi, tas ir kaut kas īpašs. Tie nav nekādi joki. Tie nav nekādi joki. Tad jūs no tā paša tā dibināšanas no paša, tikai man bija tāds pārtraukums. Var sakot, 49. gadā pavasarī kaut kur dibinājās vasaras pusē tas kolhos. Un man bija piešķirt fermeru vieta. Man bija jāstaigā pa fermām. To kāds tā izlēma, to amatu, kāds tā izlēma, jā. Ja pa fermām jāuzņem visādi piena izslaukumu un jānodod kantorī. Un ja kaut kāds bija vainas, tad zvanīja, bija ziņots man, un tad man bija jāmeklē daktars vai ko vajadzēja un tā. Tas bija 49. gadā un 50. gadā atbrauca mūsu pagastu priekšsēdētājiem Slišanam brālis atbrīvojās no Gūsta. Pagasta priekšsēdētājs, tas... Slišāns Stanislavs bija, tas Dzirdziema pagastu priekšsēdētājs. Dzirdziema pagastu, jā. Skaidri, viņš jau bija tāpēc, ka viņš mūs sarakstīja Jāni vēl Dzirdziemā. Tā jau bija? Jā. 49. gadā tas bija. Es runāju par Antoni, kad Antonis atbrauc 50. gadā no lāģera atlaists mājā. Un viņš pie brāli atnāca dzīvot pie tā priekšsēdētāja. Un lai es varētu paturēt sev govi, man bija no ģimenes jāiet prom uz citu dzīvokli. Un es trāpīju tādā mājā istabiņu, kur tas priekšsēdētājs dzīvoja. Un tur atbrauc viņam tas brālis, tā kā domāt, ka viņš arī bija latgalietis. Ka Latgalē galīgi jau nebija nekāda labuma toreiz, ka pie tā brāļa var darbu dabūt vai ko. Un mēs samīlējāmies un apprecējāmies. Un viņš nebija kolhoznieks, viņš varēja mani izņemt ārā no kolhoza. Protams, pa samaksu. Bija jānodod piens, solas, gaļa, bet es varēju. Un tā mēs apprecējāmies un aizgājām uz jaunu pagastu Stāls rajonu uz slaveno Lēdes
sovhozu, augļkopības sovhozu. Skaidrīt, es atvainojos, bet pagaid, kā tas ir, lai izņemtu ārā? Tad, Nevarēja no kolhoza tikt ārā. Un lai tiktu ārā, tad jā, kaut kāda un tā kā viņš nebija kolhozā, viņam bija tiesības, ka mēs precamies ņemt man ārā no kolhoza tikt. Un tā mēs tur nodzīvojām 10 gadus. Tur man viss 3 bērni sadzima. Un tad jau te mājās paps un auģu mamma man palika švaki, vai es nevarēju tikt galā ar darbiem. Un mēs atnācām atpakaļ. Un tad līdz kolhozas beigām nodzīvojām. Jā, un tad jau tie bija kādi 60. gadi, kad atnācāt atpakaļ. Jā, tieši 60. gadā pavasarī mēs atnācām atpakaļ. Bija būvbrigadieris un... Bet tajā pirmajā dibināšanas sapulcē, tad jūs arī tā kā abas divas tā kā piedalījāties? Es domāju, gan, ka mēs bijām. Bijām. Tas jau vairs nav tā atmiņā. Jā. Bet kāda? Un vispār jau bija dušas slikta švaka, kā nu būs un kas nu būs. Tieši man varbūt nav skaidrs, vai ne, ar kādu attieksmi, vai jau labprātīgi, vai kaut kas būs labāks. Cik tas izējas nebija. Līdz ko bija tā izvešana, tā jau tūlītās jā, un kad notika tā pirmā izvešana, tad jau no bailēm vairs neko citu nedomā. Un lopi bija jādod visi kolhozam, un bija drīkstēja paturēt tikai vienu gotiņu. Vienu govu un pushektāru zemi, un, piemēram, kā Lallija ieprecējās te, viņiem pārdala istabas pusi, durvis atsevišķi nedarīkstēja kopā būt. Ja grib katru savu govu turēt. Jā, ka grib katru savu vīra vecākiem nevarēja būt. Nevarēja mums... Un pat bija tā, kad kārtīgai sienai jābūt starpā. Jā, nevar no viena katra lēst arī. Un tā nodevam tos lopus kolhozā. Un es paturēju pirmpienīt. Un tai pirmpienītē tik ļoti maz bija piens. Es pateikšu, ka pašiem neviznāca, bet aizvest uz tirgu vienu mārciņu sviestu, lai man būtu kāds rubls, jo mēs kaut kā strādājam, mums naudu nemaz nemaksāja. Trakākais jau bija tas, ka nebija nauda. Nebija nauda. Visi saka, jā. Maksāja, Kādos, tad, tā kā mēs atnācām atpakaļ uz šejien, tā kā man vīram būvbrigadieris bija, viņam tad bija 60 lati pa mēnesi, bet pārējiem jau naudas nebija. Rudenī kaut kāda grauds deva. Nemaz naudas nebija. Tikpat kā nemaz. Es neatceros kaut kur pēdējos gados. Man vajadzēja dabūt arī grāmatiņu. Darbu grāmatiņu, kur ir niecīga samaksa bija, teiksim, es tur mēslus, teiksim, 10 kravu. Izlīdzina mani tā, un tikai tur, tāda ar dienu. Ganosiet, kā es gāju skolā, tā pati ganījam. Un vīrs palīdzēja sakopt ziemā, piemēram, no rītiem. Kurā vietā bija jums tā dzīvošana atgriežoties? Zemdegas. Zemdegas tagad. Jā. Un tad tās aitas likvidēja, kaut kas vairāk neturēja. Un tad man vīrs iekārtoja būvbrigādē par materiālu pievedēju ar zirgu, cik kolhozā ko būvēja vai remontēja, es visiem pievedu dēļus, smiltis, granti, akmeņus ar savu veco rokmanu. Tas vecs zirgs bija. Vai jā. Jā. Tad jau kaut ko varēja nopelnīt. Arī jau, es saku, nauda vīram bija tas 60 lati kā būvbrigadierim. Jā. Un tad rudenī tur graudus deva, vai ne? Dalīja kaut kādus graudus. Un es atceros, kad es nezinu, kas tas bija pa mēnesi, kas pa gadu, kad grāmatiņā bija ierakstīts, ka vēl ir palicis kolhozam parādā. Bet par ko, kas tur bija dots, es nezinu. Uz kādu mēs palikam kolhozā parādā, bet pat neatmiros, es arī atmiru par ko. Par ko jūs varējāt palikt parādā? Jā, strādājot katru dienu. Bet dzīvu palikam. Dzīve palika, jā. Jā. Vai tā lielākā laime? Jā. Jā. Un tad mums jau daudz priekšsēdētāji bijuši. Jā, es nemaz... Man kaut kāds saraksts ir bišķiņ tā kā no tādiem... cik pareizi, es arī nezinu, jā, bet man tā kā... Tā pirmais ir... Man ir rakstīts tā, 13. februārī.
Lapsās, tā pirmā sapulce, Lapsās? Jā, tas pie Grunta, Tas jā. ir pie Grunta, jā. Pie tā pirmo priekšsēdē. Jā. Grunta Kārlis, Jā. grāmatvede Vilma Jā, Meldere. tā ir viņam sievas māsa. Taisnība, tik tālu Jā, mums ir taisnība, jā. Jā. Un tad man Siljāna Andiņa tā kā teica, Munkevica Anna, tā kā ieteikuši šo nosaukumu pret Jā, kalnu. to pret kalnu. Tā kā Jā. tāda Anniņa, vai Jā. viņa tā ir, Jā. tā vai ne? Jā, un tad ir Jānis Stonins rakstīts, te Jā, tāds jā, tas ir aiz priekšsēdētājs, Gruntes, jā. Tad es viņa nostrādāju pusotru gadu to fermeri arī, tāpat kā Skaidriņa. Un pēc tam, Nu, bet te tā ļoti strauji mainās, tad Jā. tāds uzvārds ir Osmanis. jā, Pat Osmanis. vienu gadu tā, ka viņš Jā, tāds Osmanis. un var sakot, viņš bija tik špetrs, ka mēs pļāvām sienu, te, kur iet Vēršpur ceļš. Un tur bija pilnīgi tas ceļš neizbraucams bija, un tur mēs pļāvām sienu, un vācam jau mājās, un šis jāja garām mums, un kas atļauj pļaut tur un sagodāt, un Jānis teica, tā būtu labāk, ka tur, visu palikt un sapūt, tā, savārdojamies, Jā, var jā, sakot. jā. Viņš dzīvoja pie Briedienes, tas Tā priekšnieks. cilvēki arī par to Bet, bērnu un bija. tā tomēr, mums nebija jāizved tas sienas uz to kaut ko šķūni. Un tā reiz es nesaprotu, arī tiešām lopi bija tik čakri kolhozā. Kas bija par lietu? Nu, taču bija švaka barība, vai tad iznāca tie tāpat milti. milti, vai taču šausmīgi mazas deviņas bija. Tieši, jā, mums Jā. tagad Pārabavā, ka tur viņas tiešām atcerās, ka, Jā. ka tos lopus pavasarī Jā, kā vajadzēja pavasarī celt un šausmas. vilkt augšā. Jā, cēla augšā aiz govs, jumta. jā. Un tad viņi Pārabavā interesanti teica, ka viņi saka, tur vispār nebija nekas, ko ēst, un tad braukuši ar zirgiem prom uz Dzintaru, tā kā pēc kaut kādiem sasalušiem salmiem Jā, vai jā, kaut jā, ko jā. tādu, jā. Visādi Tagad tiem bija. lopiem. Visādi bija, visādi bija. Visādi. briesmīgi, jā. Un kas tā jums ir par priekšsēdētāju tur? Te man te rakstīts, priekšsēdētāja vietas izpildītājs, tā 55. gads Vaivats, zem tādu uzvārdu. Jā. Tad ir 56. 58. Bernants. Jā. Tāds. Jā, bija. Tāds, Jā. 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 Un tad ir, bet te tik strauji mainījušies. Un tad Tad ir kaut kāds mainījās, ozols. jā. Jā, Ozols ozols ir, ir, jā. Un tad, vai arī sporāns bija? Jā. Tas būs Jā. vēlāk. Nu, sporāns tā, tad te viss ilgāk tā kā rādās. Nu, Bet vairāk man un, tad te nav nekas. vēl viens bija. Vēl pavidā viens kaut kāds. Vai dieviņas uz bēbi? Kā nu bija, man aizšāvās Jā. tagad. Bīlāns. Tur ir bīlāns? Nē. Nu, bet tāds bīlāns arī bija. Arī bija kaut Jā, kāds. un pēc bīlāna atnāca sporāns. Un var teikt tā, ka atnāca sporāns, tad mēs tikam uz augšu. Man iedeva buļļus kūtī. Nu, vat, tad mēs atnācām apmēram to iepriekšējo sporāni, es neatceru. Tad mēs droši Bīlāns, man liekas, bīlāns, jā. Jā, Un tā mums jau nauda Jūs nemaksāja. Jā, tā mums nauda arī vēl nemaksāja, bet tā kā atnāca sporāns, tā man iedeva buļļus. Tie man bija, no sākuma es ganīju, tos buļļus un aplokā, bet tā man iedeva buļļus kūti un viteles, kas gāja, es nezinu, uz Krieviju, vai kur viņas gāja, tās teles, un daudz, un tad uzreiz dabūja, žēl, ka nav sporāns dzīvs, tā viņš jums pateikt. Un līdz ar to kaut kā pacēlamies, ne jau es viena, bet arī citās vietās, uzlabojās tas stāvoklis. Un arī var teikt, ka bija labi šitie te, viņam palīga brigadieri. Āboliņš bija viens, tad bija... Tas ir saistīts, Laimai kāds rats? Nē, tas ir mans Svaidz, māsas vīrs. Un tad bija Rekšņi, man liekas. Rekšņi bija, jā, te pa Mazlamiņu galvā. Mazlamiņu, jā. Cik nu... Bet vai nebišķiņ tas te, Gasprovičs. Ko? Laikam bija kādu brītiņu, tas Tenzei, tas vīrs, ja? Nu, jā. Bija, tāpēc, kad viņš bija brigadieris, viņš atsauca Helēnu to, Nu, jā. Gasparoviču, Jā. Krievijas tā ģimene atnāca, Nu, jo viņi bija rādi. un tie bija labi. Papelko bija, ot tā. 3 bija tie papelka bija, un šitas te Rekšņa un Āboliņš.
Tie bija visi. Viņties liekas, ka viekš izies laukā katrs. Nu, jā. Siljāns. Tāpat slaucējām pirmos gadus pašām bija jāgana govis, jāaudzina bietes, jau zaļbarība jāveic un ganos jāiet. Tā labi bija tām, kam bija tādi skolas vecuma bērni, kas vismaz vasarā varēja paganīt. Šitā pat kādi ķaurīni, kā plēsās. Nu, mēs jau mums bija buļļi, ka bija kūtī, Jānis pļāva, un es saku, un man jau, mums saka, bija dikta kārtība, man bija viss jāsagrāba, un jāsakrāmē, vai ne tā. Nu, un vai es nevaru pateikt, cik gadus mēs šitiem tā darījām. Šitā strādājām, un nebija pagrūtu. Nu, un tad jau vēlāk jau gan pieveda ar traktoru. Kas tā nekaitīja? Jā, beigās jau pieveda ir ziemā tāpat no šķūņiem pašām slaucējiem bija jāved sienas. Pašiem, un skāba arī pašiem bija jāved. Un skāba arī, zināt, kur bija... Tas viens laiks nu bija briesnīgi, sevišķi priekš sievietiem. Nu, ja pēc tā stāstītā, nu, tajā Pārabavā, nu, tur tieši varbūt tās, jā, kaut kādi 50. gadi, nu, 50. gadu, nu, vidus, viss tas laiks no dibināšanas līdz, vai ne, un tad varbūt uz 50. gadu beigām, tā kā bišķiņ kaut kas grozījās uz labāku tādu iztikšanu 60. gadi, bet vispār viss 50. gadi, vai ne? 50. gadiem, jā, tā kā mēs nācām šur 60. gadā, tā jau tiešām var teikt, ka jau varēja nākt tā kaut kādu perspektīvu. Un par to grūtumu es tā atceros, ka Siljāna Anniņa to minēja par to sieviešu mežā iešanu, kad vajadzēja tur izzāģēt noteiktu normu, vai ne? Un Anniņa jau tā kā tā... Ziemā es ar vienlaiciņu tā kā no būbrigādes gāja mežā, bet tur bija jautri. Tur bija jautri, vai ne? Savu jautrību arī, vai ne? To nevarēja pacelt, to jau necelt. Jā. Jo vārdu savukārt visu brigādu gāja. Vīrieši bijām stāstīja anekdotas. Es atceros, kad vienreiz pusdienu laikā ēd pusdienu un sāka katrs skaitīt, cik kuram vēl līdz pensijai ir gadi. Tai laikā. Jā, un es skaitīju katru rītu uz darbu braucot un mājā, kad es pēc pensijas nevienu gadu nestrādāšu, nevienu minūti nestrādāšu. Ja man vīrs būs tagad dzīves, viņš nu katru dienu zogot. Un vīrs nomira un skaidrīt nostrādāja 10 gadus pēc pensijas. Un paldies Dievam, man tagad 43 gadu darbu stāšu. Jā. Nu jā. Bet Valnī, tad par jūsu darbiem tieši tad es saprotu, tad visu laiku pie tiem lopiem tad ir būts, vai arī lauku brigādē? No sākuma es biju lauku brigādē. Un gan federēt, vai dieviņās, federēt arī federēja, vēl man bija 3 zirgs sajūgt, un vidū bija jaunais zirgs, un tam bija sakas pa lielām, pa mazām. Un tas jau nokrita, vai ne tā man sietnieku tēvs nāca palīgā, lai izjūgt. Daudz ko un es esmu sējus ar šito te zirgmašīnu kolhoz laikā. Nu, un tad no tā tad es, kā vairs nav atmiņa. Vai tā es biju par to fermeru tur pusotru gadu? Jā, tas tik ļoti. Un tad es pie aitām, es biju 5 gadus, no tām aitām, tad es paņēmu tos buļļus, un tā ar tiem buļļiem un ar tām telēm, līdz kamēr kolhoz beidzās. Un arī bija jau pensijā, ka es vēl, man bija aplokā teles, un mīļākā bija vakarsējas ar telēm pa visiem laukiem, laidu, kuciņ tām teica, viņa teica, kā tu guli, bet man patika. Vakars ir, ka klāt es izlaižu aploks jau noēsts ir. Un te es pateikšu aug tā kā uz rauga. Kurā vietā ferma bija? Šitie mūsu šķūnī. Šeit pat, jā? Jā, jums, jā. Šķūni. Un ja es būtu gribējis, mums būtu uztaisīt, kods tur tālāk vai ne tā, bet es domāju, nē. Ja es vairs nevarēšu kopt, tad nāks sveši te kopt un tā sapravējam to šķūnu un tur bija. Bet sakiet tagad tādu lietiņu, labi, pievienojās katru 70. gados, labi, 60. gados jau palika tā dzīve, tā kā tā tomēr labāka, jā, normālāka. Bet kad tā mūs pievienoja? Bet tā pievienojas, man te rakstīts, 73. gadā pievienot Dzintarām. Kurā gadā? 1973. gadā. Jā.
Nu, un mēs 73. bijām tik tiešām bagāti. Tiešām bagāti. Jūs bijāt pret kalnu bagāti? Jā. Jūs kolhos, jā? Un tad mūs pievienoja tam dzintaram un teica, ka nabagi pievienot. Tā, te jau tagad te sākās. Paklausies, Ko tu ar atceries, jā? Nē, man teica, ka nekā. Labi. Nē, pretkalni vispār teica, ka ir bagāti bijuši, jā. Nu, re. Tomēr, un kas bija, Ludmila bija pa šito te... Ludmila bija tā kā Fišer valdes par noliktavas pārzini. Un ko tur veda prom šitos te zirgīgs un visu. Un teica, ka nabagi pievienot. Nu, Tu jau viņi tik tā pa jokām. un tad, cik mēs pabijam tai dzintarā, un tā mums pievienoja pie pūri. Nu, kā man jāskatās rakstos, 79. gadā man rakstīts ir. Nu, tad, kad 5-6 gadi tur tā kā sanāk, kad jūs tā dzintaru vienu bijāt kopā. Bet mums jau tur gāja balvas bija. Bet pēc tam bija lamiņa galīgi bēdīgi. Nu, jā, Tad, kad pievienoja pie lielās pūras, jā? Nu, pareizi. Ko tu viens nostūris Nē, kaut kāds palika, vai ne? Un man liekas, ka cilvēka vairs tie nebija. Darījumi bija pūrē, vai ne? Tāpat tās gada balvas un viss tāds. Tā jau te tā. Bet nu man jāpasaka tā, kā mēs dzirdējām pagājušo reizi, kad tikāmies ar Auzenbachu un Vernavu. Viņi tad bija tas kolhos padomi Latvija. Jā. Un viņi teica tā, ka viņiem jau tā kā gājis tā labāk, tam pret kalnu jau nav nekā gājis. Tā nav taisnība. Nē, nu viņi tā pa jo, ne tā, bet viņi tā kā teica, ka jums te kalnaināk un līdz ar to, ka grūtāk vai ne, un tā vai ne. Mēs būtu bijuši, nu kā miljonāri vai kas. Nu, negribēja arī pie tās pūras iet, negribējās, bet taču pierasts jau... Ko tam mēs varētu negribēt, ka mēs jau Nu jā, nu tur nebija. Tas ir tāpat kā tagad, vai tad mēs gribam iet pie tuku? Jā, nu Pie kā, tuku jā, mēs jā, negribam iet, vai ne? Neko, jā. Bet, nu jā, un tā, jā, bet, nu jā, redz, nu pa to dzintaru tad ir labi, vai ne? Nu jā, un kad bija, un tad jau jums te bija priekšnieks, kas tad tā tur bija, kad jūs pie tā dzintaru? Vai tā nebija Sporāns jau? Bet Sporāns bija līdz pievienošanai pie dzintara. Tad Sporāns noteikti palika kādu brigadieru, vai ne? Un tad jau jums tur bija no dzintara. Jā, Sporāns jau aizgājuši dzintaru dzīvot vispār. Jā. Tā jau jums tur, kas tur no dzintara, kas tad tur no tiem dzintaru laikiem, tad tie priekšsēdētāji, mēs to dzintaru vēl, nu, bet tad tur kāds jums noteikti bija no tās puses, kas tad tur? Nē, man liekas, ka ar to Sporānu viss beidzās. Ka pie pūres, kad pievienoja, jā, ka līdz tam laikam, jā. Pagaidi, nē, zin, kas bija? Vot? Kas ir tur pa televizoru rāda? Vat tas nebija Brigmans? Brigmans vai nebija? Jā. Nē, Brigmans jau... Tā, ka mēs brauc pēc pienaudas pakaļ. Man bija pat privātās gosnīs, bija, kad devu pienu. Pūrē. Viņš nebija pa šito. Nē. Varbūt, ka tā bija. Nu, tas dzintaru laiks, tur mēs vēl tiem dzintarniekiem ar tur vēl paskatīsimies, tais papīros, kā te. Jā, un Jānis, ko tad visu laiku darīja? Jānis. Jau laik bija mežsargs. Kolhos mežsargs. Viņš bija kolhos mežsargs, jā, bet man liekas, visu laiku viņš bija tā, bet viņš arī pa traktoristu bija. Jā. No sākuma viņš bija pa traktoristu, un tā viņš ciempādēm bija pa priekšsēdētāju. Vairāk gadus, es tikai es neatceros, cik kurus gadus. Pēc Vaivada. Jā. Pēc Vaivada viņš bija pa priekšsēdētāju. Lāmās. Jums tas ciem padomu bija dzird ciem, Lāmās mums bija. Lāmās, kad bija. Vēlāk jau atdalīja no sākuma bija dzird ciem. Jā, priekš bija dzird ciem, un tad bija Lāmās. Kā tā bija Ezerpils ciems skaitījās. Ezerpils. Un mēs jau mētā tā zinīt. Pilnīgi man jānoņem brilles aiz brīnumiem. Pirmo reizi ciems, jā? Jā, es atceros, kad mūs lasīja, kad mums te Vaivads bija priekšsēdētājs Ezerpils ciemam. Kurā gadā tev laulēja? 50. gadā, 29. decembrī, gada beigās. Mēs to priekš pie Vaivada salaulājāmies. Ciemu padomē, un te braucām uz Kandavas baznīcu. Bet kad tavs vīrgrāls beidz? Ot es tagad arī izdomājos, kā tad tas Stanislavs? Mūsu 49. gadā sarakstīja, var teikt, dzird ciemā,
Un Tā bija Staņislavs. Ko? Staņislavs bija, Mans jā. vīrbrālis. Un Kunciņa Vallī bija par grāmatvedi. Tā viņa nebija Kunciņa Vallī, tā viņa bija. Pagad, un kas tur šite bija vaivadam tā grāmata? Bet nē, tā jau šite nebija viens. Tā veidmaņa, nekā bija vārds te. Zelma. Tad Jānis pamatā par tiem... Pa mežsargu, pa kolhoz mežsargu viņš bija. Visus tos gadus. Jā. Stādīja mežus un daudz meži ir iestādīti. Šite, ka jūs braucat te, nu pat, ka nobraukts lejā pa Vildens kalnu, pa Labrok, tas Pudurs Priež, tas ir mūsu stādījis, es pati stādījis. Un Un šito birzīt Jānis iestādīja pa mežsargu strādādam. Te bija pliks kalns. Te bija, var sakot, Liepsalām bija oši. Oši un šitas vecais ābeļdārs. Un šitie koki, kas te sauguši, ka pašam vairs nav rūme. Tā ir mūsu kopīgi dēstītā. Un ko te vēl grib mūdēt? Ne, un vēl par to pagastu nosaukumu. Es tad nesaprotu, kāpēc tad nebija Lamiņa, bet kāpēc jums tur tāds nosaukums? Mums tas dzirciems iet visu laiku līdzi. Dzirciems, bet jūs... Jā, bet nu, kur tiešām, kur tas ezeru? Kur tas tāds nosaukums jums? Kas to tā? Jā, kāpēc tas tāds vērts bija? Kas ir tāds dzirciems? Nē, nu šitā lāmās. Ezerpils vai? Ezerpils. Jā. Kāpēc tādu vārdu ielika? Jā. Tāpēc, ka tur... No dzircējumā tur bija Ezerpils, jā, jā. Kur dzīvoja tas, kā viņi sauc. Bet šita pilnīgi, un tad bija tāds sajukums, piemēram, man no Latgales brauc vīrbrauc ciemos. Viss adresi mums bija dzirciems, paši skaitījās dzirciems. Jā. Kaut arī viņš bija tie Lamiņos. Un viņš tagad no Tukuma brauc ar autobusu un prasa tik dzirciem. Aizbrauc dzirciemā, meklē tādas mājas. Nu nav, tās ir Lamiņos prom 4-5 kilometri vēl. Un daudz cilvēku šitā maldījās to laikā, viņi bija tā sajaukti. Un šitā jau man vīri vecāka bija braukuši ar dzirciem, viņu norādīts, viņi aizbrauca dzirdziņā visām mantām uz dzirciem. Un pateica, ka Lamiņos un tā brauc uz šejieni. Tāds jukums. Nu, ja dzirciens, jā, tas tiešām liek uz citu pusi, vai ne, griezties. Jā. Bet man galvenais, ka jūs esat pārlaiduši tādus smagus gadus, smagus laikus, bet Valiju es abrīnoju, ko viņa ir strādājusi. Es to neesmu strādājusi tik dikti, ne. Valī, ilgus gadus jūs bijāt arī ar Jāni, tie kapu pārziņa luntē, tie taču uz jums balstījās, nu cik es atceros, kad dikti maza, jāsaka, tur daži santīmi bija par to kopšanu. Un tā zin, ko mēs vēl darījām? Es jau tas grāmatvedis jau nebija. Un tad, kā saņēma to pašu tur pāris latiņas no pagasta, to sadalīja visam, bet viņas visi jau kuļu kapiņos, kas mums nāca talkā, ja? Jā, dažiem santīmiem, dažam 33 santīmi, dažam 35, bet katram šiem tā te. Un starp citu arī, tā kā daudz bija tur kapos gulēja, un tad, tā paša Laura, no Artūra, ka viņa vēl nebija, pēc mums tad es ieteicu, šito te. Kas tagad ir? Es nezinu, kā pārāk. Tagad nav neviens. Un tad jau es ieteicu to Artūru. Bet kā Artūrs būtu bijis slavu un godcepuri būtu bijis nost, bet kad tas aizgāja ar pātri. Un tad viņi no saviem kapiem ņēma to strīpiņu pāri, un tad es ziedoju 5 lati, lai, ka viņi tik daudz paņēma, ne tā. Šitā mums ir gājis, tagad jau maksā labi, bet vairs nevar paiet. Nevar paiet. Ko var darīt? Un šito ceļu, kas mums uz kapiem ir, tas arī bija mīļā neizbraucams. Un tā paša Antonija, jūs jau zina Antonijas, kas bija tā veca tante. Un Rasmiņa un es, mēs katru ziedojam 10 latus un 3 kraus uzvedam granti tur, ja, lai tas ceļš būtu izbraucams. Un Strāzdiņa Jāni, to es paņēmu, tā maksāja 2 lati, lai viņš izlīdzinātu, lai viņš līdzināja tur 1 dienu vai 2. Tas arī mums bija zelta cilvēks, lai viņš ierauga, bet ka viņš strādāja, tad viņi varēja dabūt. Šitā mums ir gājis. Un tas Porāns ved tos kokus ārā, un tas to ceļu samaitā, ko var darīt. Jā. Un es Porānam teicu, mīļais Brūnī, es teicu, tev 5 lati būtu jādomā
vismaz. Viņš teica, nerunā, tas ir mans ceļš un caur tā lieta. Nu, kad tas ir mans ceļš, tad ir mans. Nu, bet ilgus gadus jūs bijāt par šiem kapu pāraugiem vai darbojāties, ja tur, jā? Kāda mēs bija, redz, kas man pa galvu. Nē, skaidri, nē, Valī, tas nu tā. Es tikai zinu, ka pirmo reizīti es arī, kad ienākot te pūrē, atbraucot uz Lundas kapiem, ka visiem lielākoties bija tas pārsteigums, tas labais pārsteigums, cik ļoti, bija sakopta tur tā vietiņu, vai ne? Un visa tā jūsu uzņemšana un attieksme, tas ansambls bija kā traks, vai ne, par to, ka Lundē, vai ne, Drunks Simons ar savām sieviņām, vai ne, taču tā vienmēr par to Lundē. Bet redz, kas ir paliet, tagad atklāt sakot, man nevajag ne slavu, ne it nekas, bet tagad saka, vai cik skaisti, bet tā ir priekšpus tikai, bet mīļa, mugurpus ir ārprāts, jo tur ir šausmīgi daudz neko tiek apti. Un tu saprot, ka tad, tagad, kad mēs vairs par tiem pārziņiem nebija, tad šitos neviens nekop. Droši vien, ka no augšas bija nolēmts, dikti labi mums bija. Ka jābūt lielākiem. Kārmeņas jau bija liels, piemēram, kad pie pūras pievienoja. Beigās jau, kad to zirgu vairs man nebija jābrauc, es strādāju darbnīcā galdniecībā. Kur bija sataisīt logu rāmis, stelēja kopā, un vienreiz ienāca kaut kāds svešs vīrs iebrauc, es nezinu, ko viņš meklēja, kaut kādu tur to priekšsēdētāju. Viņš apstājas un visu, ko es ir redzējis, bet kas sievieta kalpniecībā strādājas, pirmo reizi rāda. Un tā kantors, kad mūs pievienoja pie dzīta, tā kantors mums bija, šitie, kā brauc, bet kā viņi sauc? Vecais kantors, vai ne, kur neprojām? Tur Anita dzīvo šitā te. Jā. Un tur mums arī bija balve, kad mūs pievienoja. Tas jau jums ļoti tālu, man liekas, ne? Tas kantors. Manā mājām viņš nebija. Tā mēs mājām bija tālu, jā, bet tagad viņš nav. Jūs arī tepat to taisnot. Viņš sauc pa veco kantoru. Kā tad tas nosaukums? Es jau zināju, bet pat aizgrāvies. Tas jau ciemiņi. Bētiņi? Ko? Bētiņa mājas tur ir, jā, bet viņam bija kāds bija tas nosaukums? Redz, kā visi tepat dzīvo un aizgrāvies. Visi tikai viņi sauc pa veco kantoru. Jā, pa veco mēs arī zinām, bet... Vai dieņas, kā tas nosaukums? Padomā, kā tādā atmiņa var šitās raustīties. Nē, mēs jau esam dzirdējuši, mēs jau esam dzīvojuši. Tāpat kā Trokšļāzeps tur dzīvoja kādreiz. Bet kur tagad Trokšļāzeps ir? Dzintarā. Kā Dzintarā? Tas arī Dzintarā. Nē, viņš trīstāv mājā. Tieši tā ir mājā. Trīstāv mājā. Trīstāv mājā. Aha. Un mums jau Feldman Jānis aizgāja no mūsu kolgos tur. Tur, ko Anita dzīvo, tikai ne tur, ko Anita dzīvo, bet tā kā brauc tos ceļš ir un pa labi roku tai mājā. Un tā Lūcija vēl viņam sieva bija. Heidman, Lūcija, jā. Abi jau zem zemītes. Un es jau braucu un Silens ņēmu tur. Tur pie tā vecā kantora, ko mēs saucam. Kā tā bija nosaukums tam siemiņam, Skaidrīt, nesatraucieties, mēs noteikti arī esam dzirdējuši, es noteikti, bet es pilnīgi neatceros. Mēs noteikti kaut kur jau dzirdēts ir, kā tā viens sauc. Tur likvidējāt, tad tā tik sauc pa veco kantoru, jā? Tur kā likvidējās, tad tur, kur jūs dzīvot, tur bija tas kantors atkal. Te, kur jaunā māja cēl, tur pa priekš bija tā man divstāv māja, tur tad bija kantors un dzīvokļi un vēl. Tas ir tur, kur Ingrīdai, ja, tur tā māja, tas bija kantors. Es domāju, Solveigas mamma. Pagaidu. Tur arī, jā. Tur bija kantors, ne tajā divstāvi, jā, Dzintarā, jā. Tur bija kantors. Un arī dzīvokļi bija. Aha. Pēdnīca. Un ēdnīca, jā, tur bija, aha. Jā, pārmaiņas lielas, bet tikai vienkārši žēl, ka tomēr tie lauki cilvēki iet mazumā laukos, vai ne? No tukšums, kā izskatī braucot, kur mūsu mājas. Viss apkārt ir viens tukšums. Un tad, veči tur vēl bija tie nomiruši. Jā, un katrā ceļgalā bija, pienramks. Jā. Visiem bija otiņas. Otiņi bija pienkanis.
Mezūrenei un Jaunzem tantnes ārā pienu un visur un visur. Vienlaik jau tā tik tā alga bija, ka bija gova un bija pienotā iespējams. Tur tad tā naudiņa bija. Un sievienmās, piemēram, es savus bērnus uz skolu apģērbu rudenī ar rudens metienu, cūkais sievēns, pavasarī apģērba pavasara metienu, drēbes un viss tādas. Tā nauda no kaut kā neiznāca. Tur tajā pusē teica tas pats Vernavs, kad mamma ar gājusi mežā lasīt ogas, un uz Rīgas tirgu, uz Jūrmalas tirgu, kad bijuši tas vilciens ir pārpildīts, bijis jau braukuši no tiem laukiem kaut ko pārdot. Vecāki, piemēram, kad jau es te darbā nevarēju spiest iet, daudz šitā ar ogām. Un ar kājām bija jāiet līdz stacijai. Jā, un kur ar varēja aiziet? Nu, tad uz kur tad Zemdegs un Pūru stacija. Aizgāja un atnāca tā kā... Un smugurpusē un priekšpusē un nebija pa grūti taču. Un tagad tā mašīna pievaras pašam duriem, un tā ir grūti. Un tāpēc atnācām te tagad uz šeien, kad no stacijas braucot tur uz vecajām mājām, kad jau paps bija dzīves. Žēl jau arī, ka Zemdagās, ka viens koks tur būtu palicis, tev varētu zināt, kurā vietā Zemdags. Jā, neko. Tā kā brauc tur pa to ceļu kādreiz, ka braucam uz kapiem, tad izbrauc. Tad var pēc tā Vildenes kalna apmēram orientēties, ka tā pret tam Vildenes kalnam bija tā pār mūsu mājas, bet tā, viss, nekas nav vairs pasakams. Vienlaicīgi bija Dekšana alejā viens ozols atstāts, bet tas tagad ar vairs nav. Es nevaru, ka brauc nevaru orientēties, kurā vietās tas Dekšana bija. Nu, un tā no Skaidrītas mājām, kur brauc te uz Vanadziņu cauri, pakratiņi tie bija. Un tad bija bijis kādreiz ķieģeļu ceplis, jo tur mētājās lauskas tai pakalnē. Kad ar zemi ķieģeļu. Kādreiz cilvēki taisīs ķieģeļus. Kuros gados tad tas tad ir bijis? Tas ir bijis ļoti sen. Bet ar vēl tur, cik es zinu, tā Vanadziņa tur vēl šo to varēja atrast. Pat cik tas ceplis tur ir bijis. Jā, tur ir bijis. Noteikti tas jau te nav bijis pirms kara vispār. Pirms Pirmā pasaules kara, noteikti. Kungu laikos, muišu laikos. Nu jā. Kā tas Valī ir? Es nezinu, ļoti gribētos to sarakstīju, kā saka, te ir tomēr tas uzskaitījums māju un tāds, mēs redz, viņu varētu nokopēt, vai šito, un tad es ar to fotografiju reizītē, divas bija laikam tās fotogrāfijas vai viena tā. Un pilsētnieku vīram brālis Ventspilī dzīvoja, viņi taču brauca sestdienās šurp un visi gājām uz to Puru pie tām bietēm. Drēbes paņēma līdz Purvā, pārģērbās pie Vildenes autobusu, brauca vakarā, svētdienas vakarā uz Ventspilu uz mājām. Šausmīgi daudz palīdzēja pilsētnieki ar pilsētas rādi. Nebija iespējams padarīt. Nu jā, tas bija obligāti, vai ne? Jā. Obligāti. Un šitie veidmeņiem, tas ir Mārim tēvam un mammai bija Vēršpurā. Tad bija Vēršpurā. Un ar kājām viņš aizgāja līdz Lamijiem. Un tad izsauc ātros un ātrie teica, ka nekas nav vai piedzērs vai kā tur, kas nesamūda. Un tas ātri aizbrauc projām, un viņam tomēr tik ļoti slikti ir, un neitāls aizved uz Kandavu, un pat prepēm viņš uzgāja augšā, un infarkts, Nē, viņš neiznākos pirms, bet man tā prātā, ka viņam tā kā labāk palikt drusku. Kā tur kāds dievs. Es klausos, jums tie nosaukumi tādi interesanti, patās sakat Vēršpurus, jā? Jā. Un te vēl kādas vietiņas, tādi interesanti tie vārdi. Tas Vēršpurs, ka bija tāds liela pļava šausmīgi, platība. Melorācija, ka nebija gājis, tad tur bija tādas, krūma, grāvi var teikt. Un kādu laikā arī tur bumbas bija mests, man vēl kaidrs gan iekrit, gan šķērs. Un tur tām jaunsaimniecībām visām tur bija pļavas gabali piešķirtām Vēršpurā, mums tur bija sienas jāpļauj. Jā, Liepsalām arī bija tur. Jā. Un tagad mans virbrālis teica, viņš teica, bet kā tev tik maz, mums ir tagad 19 un cik tur. Un viņš teica, bet tad nav Vēršpura, tā pļauj tev nav līdz, es nezinu, vai tur bija divi. Un visiem bija tā, zvirbuļiem bija
Jā, nu var interesanti, tāpat, ka tos biedrs vai ravēt. Un šitiem urbāniem. Viss var redzēt, vai ne? Tāpat Vēršpurā, ka bija tās biedrs, kas pa kalnu nāk lejā. Tā kā ar Valijas mamma Runziņa nāk lejā ar štociņu iet. Un atkal kā tavs tētis un Rasmiņa ravēja biedrs. Un tētis apstājās ar Jauzemtantu runāties ar to blakus vāgu, noliek kaplu zemē. Un Rasmiņa kā jāpā, Johaidī! Tas viņam vēl līdz tētim teica, Johaidī! Jā. Un kad tu neatceries, es arī vairs tā neatceros, kad Vija jau bija maza, ka mums daudz jaunāk, man jaunākā māsa. Viņa palika mājā, mēs visi Vēršpurā pie bietiem. Un kā tur bija, ka suns bija sakodis Vijai rokas. Bet kad tas tavs tētis tur gadījās, ka viņš atskrēja uz spuru, lai skrien mudīgi mājā. Jā. Bet kā tur viss tas, to es vairs tā neatinu, kā viņš bija gadījies, kā viņš zināja, ka tai meitenei tās rokas sakosts. Daudz no Valijas tēta un mammas ir atmiņas, ka mūsu māja bija tur tālāk, un kad nācām uz autobusu, tad pa Dubļiem bija jānāk, taču tāds lauka ceļš. Tad pie Valijas mammas vienmēr pārāva kājas, atstāja Dubļainos zābaks, un viss tas tā atmiņā ir tik ļoti šausmīgi labestīgi cilvēki bija. Un tēvs bija ļoti akurāts un taisnīgs tāds. Jā. Viņš kaut te, ka bija tur strādāja, tad Neitāls teica, viņš teica, tā esmu briesums ar tevi. Dzērāji nevar nākt tūmā un visur kārtībā jābūt. Par to viņš bija Sibīrijā un izcietos vairākus gadus. Arī bija projām, jā? Tikai viņš no ģimenes bija? Viņš no ģimenes, jā. Paldies Dievam, izcietu. Mājās bija. Te no Lamiņiem arī jūs sakat, ka daudzi bija. Dieviņās te tik daudz vīri. Vai Dieviņās tik daudz vīri. Mans tās bija vecs un brāļi man nebija tāds briesmas. Nu, brālēm bija tādi, kas abi karā jāiet, bet tā tieši no ģimenes nebija. Un tur, kur tēvs bija projām, tur kadiķis un viņš tikai atnāca mājā. Viņš teica, krīt vienā pusē un otrā no rīt ceļas, šo vajag beigts. Tas lai paliek. Jā, jā, pa šitiem. Tas no ko. Bet ir jau labi, ka jūs tā visiem tām lietām arī atceraties to pasmiešanos, to joku, to humoru vai neklāt, jā, un tā. Un tā es iesāku par tiem gadiem toreiz pie tā ugunskura, cik no kurām vēl līdz pensijai. Un es viss neatceros, cik tur no kurām bija Jadviga bija un vēl tur vīrieši un Oši Jānis bija tas traktorists tāds. Viņš pašās beigās nosakās, man vēl 21. Nu jā, tā. Nu tagad var piedāvāt. Tiešām, jā. Un viņai viss šitās mājas ir zināms. Un mēs jau ar Asmiņas arī atminamies, bet mēs tomēr, lai mums būtu visu mūžu tepat dzīvot. Visi cilvēki ir acu priekšā stāv, un tā, jūs zin, ka nevar gulēt, tad pārstāja kā viss riņķi. Es tā kādreiz domāju, tas laikam ir, tā ir ar tādu lielu laimi, varbūt tās nodzīvot, tai vienā pusē, tai savējā pusē, ka viss cilvēks zinā. Liepsals ir mīļas, ka, es jūs to pateikt nevaru. Lai esi tēvu mājā tur dzimus un augus, un tur nodzīvoja 23 gadus, vai ne? Un arī mīļa tā sēta. Bet tieši tava dzīve. Bet tieši mana dzīve. Un tāpat vīra māte, visu Valija arī šausmīgi labestīgi. Viņi laikam arī nav ne ar vienu strīdēsies visu mūžu. Es ar savu vedeklas māti saku, mēs 34 gadi dzīvojam, kaimiņos, tuvu mājas, tur, kad es dzīvoju, Loču. Un es tā vienu dienu iedomājos, pa priekš mēs bijām kaimiņi, un tad mēs palikām sievas māte un vīrmāte. Un tagad ir 34 gadi, es vienreiz Rasmiņai prasu, vai tu atceries, vai tu kādreiz esi bijis uz mani pa kaut ko dusmīgu, pa kaut ko teicienu vai ko. Nē, mēs neesam nevienu
nevienas domstarpība mums nav bijis, nevienas kaut kādu pārmetumu vienai par otru. Cik tas ir vienkārši abrīnojami, ka jūs tā sanākat. 3 gada bija mums nodzīvoja. Jā. Jā. Tiešām, es jums parādīšu visas savas firmās.